Labdien, cienījamie klausītāji un skatītāji! Mēs kārtējo reizi esam Dziesmu svētku biedrības telpās, Sidraba birzī, un turpināsim ar kārtējo raidījumu no sērijas Vētījums Dziesmu svētki. Pie mums šodien ciemos ir Inga Cipe, režisore un dziesmu tekstu autore. Elmārs Seņkovs, teātra režisors, Latvijas Kultūras akadēmijas profesors. Un Juris Jonels. Aktieris, režisors, mākslinieckais vadītājs un skatuves mākslas pedagogs. Zinām taisnību. Nu, tas ir principā to, ko jūs paši esat iesūtījuši, kā jūs pieteikt. Pirmais jautājums katram no jums būs jāpadalās ar mikrofonu, tādējādi jūs acīm redzot nevarēsiet viens otru pārkliegt, kas ir labi šim formātam. Jūsu personiskā saikne ar dziesmu svētkiem. Pilnīgi brīvi, vēsturiski, kāda ir pieredze? Jā, paldies tev. Lūdzu. Es gaidīju, kurš. Man personiskā pieredze ir mācoties 2003. vai 4. gadā bija viena dziesmu svētki, neatceros pat kuri, skolēnu vai pieaugušie. Trešajā lielie. Tie bija trešā lielie, Jā. Un es biju vienkārši brīvprātīgais, un tā arī brīvprātīgais gājiena procesijā, un tur es pēc tiem svētkiem katru gadu kaut ko vienkārši darīju, bet kā dalībnieks, diemžēl, es nereiz neesmu bijis, jā. Bet, nu, mūs jau interesē tev tā režijas karjera. Režijas karjera dziesmu svētku kontekstā. Man bija, varētu teikt, gaudējām uz dziesmu svētki. To mēs varētu pieskaitīt, vai ne? Noteikti. 2011. gadā, kas bija Viļņā, ar Latvijas programmu es palīdzēju arī gan asistēt, gan režisēt. Tad bija Daugavpilī, atkal nezinu, 2014. gads, pasaules kora olimpiāde mums bija šeit, īstenībā, nu pat atcerējos, jā, tepat, kas man bija uzticēta no Romāna Vanaga kā mākslinieckā vadītāja, un es režisēju viņu, tur man bija viss interesantākā pieredze, atbildības un tādas krīzes situācija risināšanas ziņā no režijas. Tad 18. gadā man bija Pūtēju diškoncerts, mazākumtautība programma režisēt bija nepieciešams, un pavisam pēdējie svaigākie ir korā lielkoncerts Tīrums, un nu pat jauniešu noslēguma koncerts Te aust. Nu, tavs saraksts ir diezgan iespaidīgs. Jā. Nu jā, salīdzinot uz Jura, man ir mazliet mazāk pieredze, bet laikam dalībnieks es biju vienreiz, un tie bija bērni jaunieši, neatceros gadu, bet es biju, protams, bērns, kurš dejoja. Tad, kā režisors, Eiropas kultūras galvaspilsēta, kad bija Rīga, mēs, Jānis Purviņš un Jānis Ērglis, mani uzaicināja veidot lielu uzvedumu Lecsaulīti. Tad principā, tas mēs bija Šūpulī arī Tiguļa slavenai Lecsaulītes dziesmai radīšanas brīdim klāt, un tas bija tas liels gods. Un pēc tam mums tā sadarbība bija tik veiksmīga, ka mēs veidojam Latvijai 100, tātad deju svētki, kur pēc kārtas man ar skaitļiem nekad, es pat arī gadu nevarētu pateikt. Tātad Latvijai 100 gadi un lielais deju svētku uzvedums Māras zeme. Un tā bija mana pieredze lielā arī, kā jau minēju, tāds, kur bija jārisina nopietni krīzes. Par to droši mēs arī runāsim, ka patiesībā režisori ir tāda krīzes menedžmenta pārstāvi, kas risina krīzi. Bet katrā ziņā man bija ļoti liels tas izaicinājums satikties ar brīnišķīgi lielām personībām un arī ar virsvadītājiem deju. Nu jā, man laikam vairāk tas deju, jā, pieredze. Iespējams, tur bija kaut kādi lieli koncerti, Juventus, jubilejas koncerti. Protams, ar kuriem arī bija sadarbība, un arī ar Māri Sirmo ik pa laikam tāda veida sadarbības notiek, jā. Kurš te Lecsaulīte toreiz izdomāja, ka otrādi jātais ir skatītāji tribīnēs? Tas ir labs jautājums, un es neatbildēšu. Vai tā bija producenta ideja, vai tā bija deju? Mums jau vienmēr liekas, ka mēs esam to katrs visticamāk, nebūs atbild, bet jā, es atceros, ka tas izaicinājums, mēs bijām tie trakie, kas visu to laukumu piepildīja ar mulču, un Reinis Suhānovs scenogrāfs, kurš, es domāju, ārprāts, ja tad, kad mēs pirmo reizi to prezentējam, tas nav iespējams. Visu laukumu mulču. Bet tagad, režijā viss ir iespējams. Viss jautājums ir, kā to izdarīt.
Jā, nu starp diviem profesionāļiem kungiem mana dziesmas sēka karjera vai notikums sākās bērnībā. Es esmu dziedājusi koros, dejojusi dejkolektīvos, un tā es vairs neatceros cik, bet ir būts gana. Nu, lūk, un, bet kā režisoram vai kā dziesmu tekstu autoram, dziesmu sēka lielais stāsts sākās 2005. gadā, kad vienkārši Romāns Vanaks lūdzu uzrakstīt jaundarbu kopā ar Renāru Kauperu, dziesmu, tie ir vārdi no manas tautas, neviens manā vietā to nedarīs. Un īstenībā šie vārdi radās kā tāds ievada teksts, kurus es uzrakstīju Renāram, lūdzu uz šādiem vārdiem vajadzētu jaundarbu. Un tā sākās tas lielais notikums, un es šim notikumam arī kļuvu par režisori. Un tā tas viss aizgāja. Man profesionāls režisora izglītības nav, bet es gribētu teikt, ka dziesmu sēka režija ir tā, kurā, man liekas, aptverās tieši pieredze. Tieši pieredze, man liekas, ka ir tik reti iespējams kaut ko izmēģināt. Nu, tie ir tas cikliskums un kad pieredze strādā ļoti, ļoti daudz, un, ja godīgi, es jūtos kā zivs ūdenī tajā. Varbūt tāpēc, ka man ir mūzikas vidusskolas izglītība, un tu vari vieglāk saprast arī jebkādu muzikālo formu vai dažādas uzbūvus, bet jā, nu, tas ir tāds tīrs pieredzes stāsts, un ja jau tevi uzaicina no reizi uz reizi, tad acīm redzot kaut kas no tā nodara. Un paldies visiem tie, kas izmanto manu kā šo spēku. Paldies. Nu, labi, nu tad man tāds vienkārši jautājums ir, kā, varbūt klausītāji un skatītāji vienkārši nezina, kā vispār var kļūt par režisoru? Kas ir jāizdara, lai tu taptu par režisoru? Ir taču visādi ceļi, vai ne? Tu vari vienkārši kā Inga varbūt, tu vari, nezinu, būdams aktieris, pārkvalificēties, sajust aicinājumu vai vēl kāds tas izglītības pamats ir? Pirms mēs vispār runājam par režisoru, mēs jāatdala, ir mūsu gadījumā Jurim ir teātra režisors, un ir, es nezinu, kā šobrīd to pasākumu režija, citi saka masu pasākumu režija, un tās ir tomēr, gribētu akcentēt, divi absolūti dažādas lietas, un to nevar īstenībā salīdzināt. Līdz ar to tādu profesionālu, ļoti profesionālu ieskatu masu pasākumu režijā, tātad kultūras koledži, tad es saprotu arī darbojas un veido šos profesionāļus, bet tiešām par to var kļūt tikai ar pieredzi, taisot un veidojot. Man liekas, arī tāpat teātra režijā iemācīties un kļūt par teātra režisoru var tikai taisot izrādes. Cita ceļa nav. Droši vien Juris akceptēs, mums ir viena skola, mēs esam izgājuši vienu skolu, un jāsaka, Māra Ķimele, kas ir mūsu skolotā, arī bijusi deju svētku režisore, man liekas, pat vairāk kārt, ja 2 reizes vai. Un tad man nācās arī ar viņu konsultēties, protams, kaut kādos brīžos. Kā kļūt un kā mēs tur nokļuvām, es nezinu. Tā ir vienkārši arī kaut kāda kustība, darbība, kāda sapazīšanās, pēkšņi uzticēšanās, jo es arī iedomājos manu uzticēt pirmo reizi. Tā ir ļoti liela drosme kaut ko tādu darīt. Bet man vienmēr bija sapnis būt Olimpisko spēļu režisoram. Bet pēc deju svētkiem man šis sapnis laikam pārgājis ir. Vēl jau nekas nav. Tad dejas pārvilināja vai bija tik spilgta tā pieredze, ka citu neko, ja? Nē, es piekrītu tam, ka tā ekspektācija pirms tam, ko tu darīsi, ir citādāka pēc tam, ka tu esi tajā iekšā, un tā ir uzticēšanās. Tā ir uzticēšanās, un manuprāt, man šķiet, ka tā ir ritīgi vīriešu profesija. Tāpēc, ka tās tie kalniņi un tās visādas lietas, ar ko tev ir kompromisā jāsadzīvo, pat ne kompromisā, bet, ir tik dažādas, ka man liekas, ka ir vajadzīga tāda konsekventa nostāja, jo man liekas, sievietes labāk, lai raksta tekstus, un, teiksim, dažbrīd pietrūks tāda, man liekas, ka man jābūt tādai ļoti, ļoti vīrišķīgai, lai es varētu izdarīt to vai to, un man liekas, ka kungiem tas noteikti ir, es nezinu, varbūt viņiem liekas savādāk. Juri, tavas domas?
Jā, es tagad domāju paralēli, ko es varētu jaunu pateikt, jo tā pieredze, man liekas, ir vienīgais tiešām, kas to norūda vai ievieš kaut kādas ātras reakcijas, jo tur nav 40 mēģinājumi kā ne, teātrī, bet tur citreiz pat mēģinājumi vienkārši nav. Tas nozīmē, tev ir pieredzē jāizskolo sevi tā, ka tev ir mājas darbā vai pieredzē iegūti kaut kādi vēl 10 risināmi varianti pie vienas situācijas, ja tu sāc strādāt, tad tas notiek. Bet man liekas arī, ka tāpat, jāsaka, Māri Ķimēla mani ieraudzīja, bet ir arī citi skolotāji, kas tā kā norāda virzienu vai dod iespēju tev kaut kur realizēties. Tad, kad es mācījos, man arī patika, sakrīt, varētu kādreiz olimpiskās spēles uztaisīt, bet tāpēc mēs radījām abas malas ar to sajūtu, lai būtu šī kompensācija notikusi. Vai arī starptautiskā līmenī kāds ieraugo Latvijā, kur čaļi dara. Varbūt var lielākā mērogā. Tā kā man mācoties arī patika saules, cirks, mūzikli, un tā ir viena galējība, bet otra galējība, un patika tā, ka teatrālā ģimenes pasauli, kuras var vēstīt pa citām tēmām, citā veidā. Bet, jā, sākumā svarīgi ir būt kaut kur iekšā, protams, ka teorija ir jāzina, bet man liekas, ka jābūt, ja kāds tagad klausās jaunais, viņam jābūt ir klātesošam visu laiku un ir pedagogiem vai skolotājiem vai, nezinu, blakus esošiem cilvēkiem jāieraug tas potenciāls un jādod iespēju. Tāda klasiska, režijas kaut kā teorētiskie pamati viņi nodara šajos lielformātu pasākumos? Nepārprotam. Mums teātra eksplikācijas bija vai ne jāraksta, kā teikt, koncepcijas, vīzijas tas pats. Un tagad, es vadu Latvijas kultūras koledžā pasākumu režijas, un tas pats notiek, tikai mazliet citādākā virzienā, bet bez tā pamata mēs vienkārši nevaram, Un tālāk ir intensīva praktika, tik vienkārši. Jā, jo man liekas, diezgan svarīgi ir, kā tu vispār tiec līdz tai iespēju, jo tev jau vienmēr visur prasa kaut kādu pieredzi, bet kā tu to pieredzi, lai iegūsti? Precīzi. Tāpēc es pieminēju Gaudeamus, jo tur pat konkursā startējot bija rakstīts, tev ir jābūt pieredzēji, ja tu esi strādājis ar 5000 vismaz dalībniekiem. Kurš jauns cilvēks tādu pieredzi vispār var dabūt? Un tad nāk talkā, ka tie jau, kas ir piepriekš strādājuši, kas jau kaut ko darījuši, ņem tevi kā asistentu, lai tu saņemtu šo pieredzi. Tas bija mans ceļš. Bet tas ir tas, ko tad kolēģis saredz, uzticās un dod to iespēju. Bet dziesmu svētku kontekstā tur jau ir jāiziet vesela virkne visādu koncepciju konkursu. Un kā tur vispār jaunam režisoram bez pieredzes tikt vispār pie šprices? Ir svarīgāk jāsaprot, ka tas lielais arī bieži vien tas menedžments vai tā kustība. Ja mēs teātrī ir mazāka daudz telpa aktieri, tu viņus kustini. Tu kustini šo telpu, tu radi šo telpu. Un dziesmu svētkos šī telpa jau, ko ziņā tradicionāli ir radīta, mēs saprotam, kas tur notiks, mēs zinām patiesībā jau tās iestrādes, un to kustību manā gadījumā deju svētkos veido virsvadītāji. Tātad, ko no manis prasa? No manis prasa oriģinālu ideju. Tātad vienmēr māsu pasākumu cilvēki, kas aicina, saka, mums vienmēr ir viens un tas pats, mums ir viens un tas pats, mēs gribam kaut kādu svaigumu, mēs gribam kaut ko oriģinālu. Un tad tev kā režisoram ir jānoskatās viss iepriekšējais un jāsaprot, ko tu vari piedāvāt. Tiesīgi jauns cilvēks, ko mēs gaidām no jauniem cilvēkiem un kuri var vinnēt arī konkursus, ja viņi piedāvā absolūti oriģinālu pieeju, ideju, varbūt pat netradicionālu pieeju kaut kādā ziņā, kas var veidot, attīstīt un paskatīties uz dēļu dziesmu svētkiem vēl savādāk. Un vienīgais, kā nobalansēt, jo bieži vien oriģināla ideja, viņa paģēra uzreiz kritiku, diskusijas, vai tiešām mēs to darīt drīkstam, vai mēs to varam, un tad tam jaunam cilvēkam ir jāiztur. Tad tam jaunam cilvēkam jābūt ar absolūtu pārliecību, ar absolūtu stingru mugurkaulu, ar absolūtu tik svaigu redzējumu un argumentāciju tādu, lai viņš varētu pārliecināt mūs šos te ciniskos, jau pieredzējušos cilvēkus, ka var taisīt kaut kā savādāk deju svētku. Skaidrs, ka pilnīgi neko savādāk tu daudz nevar izdarīt, bet es domāju, ka mēs gaidām konkursā ļoti uzmanīgi jāstāst tiešām uz oriģinalitāti, uz iecerēm un uz drosmīgiem gājieniem.
Tas būtu tas, kā viņš var tikt pie pirmās iespējas to realizēt. Un nākamais solis, kas ir svarīgs, ir apkārt nenormāla profesionāla komanda. Ja šim jaunam cilvēkam apkārt būs pieredzējuši cilvēki, tā skaitā mēs varam būt par asistentiem, mums jau tā kā, mēs ar savu pieredzi, domāju, Juris jau spēs jau saprast, ko darīt. Jā, tad es domāju, režisori var kļūt cilvēks ar idejām. Nu, un tad jau droši vien, labi, Ingrid, saki, ja tev kas šī ziņā vēl sagāms. Nē, es gribētu vēl iepriekšējo tēmu papildināt, kā jebkura kļūda strādā ar tieši to 10 000 pātrinājumu, jo pat es nenormāli caur pieredzi kļūtoties sapratu mazāk runāt vai nepateikt neko ir labāk, nekā kaut ko pateikt un pēc tam mainīt, izrēķināt plānu B un C un ļoti ātri, jo tev būs tuliņ jāpasaka, jo tev tie 35 000 tuliņ aizies. Ja? Tāda, manuprāt, es vienmēr esmu apskaudas, ka teātrī tu vari mēģināt gaismas rakurs to, un tad, kad tu esi šajos lielajos laukos, tad patiesībā, jo mazāk tu mainīsi, vai tā tava maiņa, ko tu tagad saproti, ka tas nestrādā, vai tu neuztaisīsi vēl lielāku nestrādā. Nu, ir tā sava specifika, un es pat teiktu tiešām tāds krīzes menedžments vairāk, jo mākslinieciski mēs varam aizdomāties ļoti daudz oriģinalitātes un ļoti gribās to visu. Un tad tu saproti, to visu ar 10 forši, to visu ar 100 forši, un kā ar 10 000. Cik laiks ir nenormāls tavs sabiedrotais un tavs ritīgākais ienaidnieks. Kaut vai koru uznāciens, cik reiz tu zini, ka pa pusstundu ātrāk tu viņus nosnedabū. Nu, tādas lietiņas. Kā ar to tādu atbildības spiedienu, jo, saprot, tev teātra izrādes nenotiek viena. Ja tev ir iespēja mainīt procesā kaut ko tomēr, ja tu redzi, svētki notiek reizi 5 gados, tur vēl fonā ir viss tā nauda, kas tur tiek ieguldīta no valsts budžeta. Kā ar to vispār sadzīvot tajā procesā, jo tev jau principā nav dotas tiesības vajag kļūdīties? Šeit mēs pieskaramies nepatīkamajam režisoru, man liekas. Protams, beigās visa atbildība. Bieži vien mēs jau ar Juri smējāmies, režisors vienkārši paņem, lai pēc tam būtu ko pērt, ja kaut kas nav. Ja, jo virssvadītāji jau vienmēr savu darbu labi izdarīs, un tu patiešām nav šaubi, un vienkārši izcili cilvēki, un viņi ir to darījuši vairākas reizes. Un režisoram, un arī pievienojas absolūti iepriekš teiktajam, labāk nepateikt neko, un piemēram Deju svētkos es ne vārdu neteicu, es vispār neko neteicu. Visu jau varēja izdarīt virsvadītāji, viņi prot strādāt ar pūli. Es ar pūli neprotu strādāt, līdz ar to es teicu, es to nedarīšu, jo katrs liekais man nepareiz pateiktais vārds var izdarīt zināmas problēmas pēc tam virsvadītājiem. Bet tāpēc ir... atbildīgi, ja ir pa garu pasākums, un bieži vien tā ir pasākumi ir pa garu, režisors ir vainīgs. Pasākums bija kaut ko pa garlaicīgi. Viņš ir kāpēc režisors tomēr apstiprināja, ka jābūt šīm te dziesmām. Īstenībā tur jau ir komandas darbs, mēs viņš labi saprotam no iekšēnes. Nav jau tā, ka viens režisors visu apstiprina. Tas ir absolūti ļoti sarežģīts ceļš, ka klausītāji nezin. Tas ir ilgstoši 2 pa 3 gadu, ja man liekas jau tā ir visu laiku komunicēšana, runāšana. Bet tādā brīdī, kad ir pats pasākums, un krīzes menedžments ir tad, ja režisoram ir galavārds. Un nevienmēr tā notiek pasākumos. Esmu no saviem kolēģiem to diskutējuši, un arī pēdējais bija, man liekas, Reinis Suhanovs, kuram arī vajadzēja būt šeit, es domāju, viņš varētu pastāstīt arī. Nevienmēr, un tur ir jābūt kodai absolūtai vienošanās, tas sanāk tev jāmēģina vienoties ar lielu radošo kolektīvu skaitu, ka pie šādas situācijas mēs rīkosimies šādi, pie šādas situācijas mēs šādi, jo skaidrs, ka mēs nevaram paredzēt notikumus. Nu, protams, ja mēs atkārtojam to dziesmu un virsvadītājs uzskata, ka viņu vajag atkārtot, un nākamais virsvadītājs arī mēģina domā, ko vajag atkārtot, pasākums ievelkās. Šī brīdī režisoram ir jāsaka stingrais galavārds, un ir bijuši situācijas, ka tas nav, un beigās jau neviens nenosodīs jau, protams, virsvadītāju, kurš atkārto šo dziesmu, jo, protams, mēs visi gribam nodziedāt to trešo dziesmu uz atkārtot. Nu, tas ir... Un režisoram tad nākas to dzirdēt, šo kritiku. Nu, man vienmēr savus kolēģis tajā brīdī ļoti žēl, un kad mēs satiekamies,
pie kādas alus glāzes un pārunājam, kā viņam gāja, man liekas, un katru reizi ir izskanījies, tāpēc tā ir mana pēdējā reize. Bet skaidrs, ka tā nav un pāriet visur. Bet patiesībā mūs izmaļ šis pasākums tā pa īstam un nopietni. Protams, gandarījums jau arī ir, nav jau tā, ka viss ir slikti.lv, bet tā ir tā sūrā garoziņa. Juri, lūdzu papildini mani ar šo. Es varbūt vienu piemēru varu izstāstīt. Šī gadījumā Pasaules kora olimpiāda, kas man bija pašam 27. Lec saulīt bija notikusi tajā vasarā, un mums bija atbraukuši Japan Drummers šeit, un mēs uzlikām, un viņa nenotika. Un nenotika tāpēc, ka pa dienu uzgāza. Visi dziedāja Salu Pērkons Daugavu, ārzemju viesi, kori dodās mājās, cik tur 1500, bet latvieši dzied. Bet tā visu dienu ir saulīti. Un tad pēkšņi 15 minūtes pirms koncerta sākuma Japan Drummers menedžments pasaka, ka viņi nespēlēs. Jo viņa bungas ir izmirkušas. Un labi, ka mēs neskārāmies klāt, jo es kā režisors tā kā mēģinu reaģēt, mēģināt palīdzēt, jo beigās izrādās, ja mēs būtu skārušies klāt, tur 70,000 apmēram tas izmaksā. Nu, lūk, viņi pasaka, ka viņi nespēlēs, nu, tad jāmaina scenārijs. Nu, ko dara? Mākslinieks vadītājs saka, nu, Juri, ko daram? Jā, es saku, atliekam 15 minūtes tieši raidis 65 par eiro vai kur. Un saucam sapulcs, un tad es beigās uzlēcu uz galda, lejā man priekšā 100 cilvēki. Nu, lūk, un tad es saprotu, ko nozīmē sākt režisēt. Jo man ir jāsaka pēc scenārija tas punkts ārā, tas punkts pārceļās, ātri reaģējam un laižam tūlīt gaisā tikai pēc 15 minūtēm. Jā. Nu, lūk, tā kā vienā tāda reālā pieredze, kas tevi izmaļ cauri, tas saucās krīzes režija, varētu teikt, bet tāpat laikā tas reālās situācijas, ka tu nevari paredzēt, kaut arī varētu paredzēt, kas, protams, saistās ar menedžmenta grupu, nodrošinājumu, jumtu, un tai pašā koncertā pēkšņi uznācienā mēs smuku uztaisam vaļā, jānāk tam 1500 latviešu ir atbrīvojuši, jānāk 1500 iekšā, un pēkšņi nāk 500 ārzemju koristi. Un tu atkal konstatē, ka dēļ tā lietus viņiem nebija nodrošināts, piemēram, tās... Mētelīši. Mētelīši, jā. Nu, viņi samirgāja mājās, viņiem bail no lietas, nevis tā kā latviešiem. Un tu saproti, ka tava režija varbūt izdomāt A, B, C variantos, bet viņi vienkārši nenotiks, jo tev sadarbībā ar kaut kādu citu komandu nav pietiekami mētelīši kaut vai šī gadījumā. Nu, tā kā tāda vienkārši viena īsta. Tas ir praktisks piemērs, jā. Var tik iedomāties to situāciju, neapskaužu, godīgi sakot. Kā ir ar to sajūtu? Nu, es sapratu, labi, teātrī tomēr ir skaidrs, tur ir sezonai budžets. Nu, tad es pieņemu, ka tur tiek sadalīts viņš kaut kā, cik vajag pirmizrādes, cik vajag tā, cik tas maksās tā. Dziesmu svētku kontekstā vienmēr mums ir tā neziņa. Mums vienmēr nav budžeta, mums ir kaut kāda iepirkuma, tā stagnēšana zināmā mērā un viss tādas neskaidrības. Un tad ir kaut kādas tās mākslinieckās idejas. Vai ir tā bieži bijis, ka nākas to māksliniecisko lidojumu apcirpt tāpēc, ka tu vienkārši nezini, cik tev būs naudas? Un tu esi kaut ko izdomājis, un tad tev ir apmēram B, C, D, E, F, G, H plāni. Vai kādreiz vispār ir citādāk? Manuprāt, šī situācija ir vienmēr. Un es nezinu, kā ir pareizi, bet bieži vien tas ir, tu vari izdomāt ļoti daudz lietas, un īstenībā man pat liekas, ka varbūt nākošreiz varbūt ir jādod kaut kāds ietvars, bet tad atkal tu nevarēsi mākslinieciski plosīties. Manuprāt, visvairāk cieši scenogrāfi, nes kāpēc, jo tā ir tā viena no dārgākajām. Tas ir jāuztaisa. Jā, jo viņam tas ir jāuztaisa. Un, manuprāt, šī tēma ir vienmēr. Un ar to ir pagaidām jāsamierinās, man liekas, ka tai mākslinieckai iecerē vienalga ir jādzīvo, jādauzās, ir jābūt izaicinošai. Tas, ka jāpatur prātā, ka varbūt tev neizdosies visu realizēt, jā. Žēl ir tad, kad pasaka, nē, tu nevar to realizēt, naudiņas nepietiek, un tu redzi pēc pāris mēnešiem, ka to kāds no mākslinieckās komandas ir realizējis. Tad varbūt ir mazliet žēl, bet īstenībā
grūti pateikt, kā būtu Jo ideāli. liela atšķirība. Tev pateiks, tev būs miljons. Tad tas nozīmē, ka tu, jo pretējā gadījumā tev režisoram jau procesā ir jāzina kaut kādas, tomēr arī scenogrāfiskas izmaksas vai vēl kaut kādas. Ok, es pa miljonu varu uztaisīt daudz ko. Tev pasaka tagad, vai vispār ir svarīgi zināt kaut kādas apjomus? Ļoti labs jautājums. Man liekas, tas nekad arī netiks atrisināts. Paldies! Bet tā ir. Tu viņu nevar atrisināt reāli. Jo tu vari iedot savu budžetu kaut kādā, nezinu, tur gadu pirms notikuma, tev ir skaidra bilde, cik tev ir pieejamie resursi. Tu vari ar viņiem maksimālo izvilkt pat 300% ārā, ja tu zini. Bet mūsu valstī, lai arī tad, ja tu zini, tā nav garantija. Jebkurā brīdī tev mēnesi pirms pasākuma var pateikt, sorry, mums ir primāri citas funkcijas, kas, protams, tavā mākslinieckā redzējumā 100 reizes vai cik reizes visās sēdēs ir akceptētas, bet pēkšņi uzrodas kaut kas tāds, kad saproti, ka naudas kopējā katlā ir tik, cik ir, bet tu bez kaut kādām funkcijām, kas nodrošina vispār, kā teikt, Maslow piramīdas apakšiņas pirmās, ja, tu bez viņām vienkārši nevari, kāda māksla. Protams, ka tas palīdzētu, ja būtu kaut vai gadu, vismaz kaut vai gadu tev zināms rāmis, tad tu zinātu, uz ko iet, un tad arī var izstrādāt, kas ir tā kā primārais, sekundārais, kas ir bonus, bet tas, ka mēs strādājam no režijas puses, absolūti visi profesionāļi, kas to dara, skatās, lai tas pamats notiktu. Un tad tas mākslinieckais bonus nāktu klāt. Un šī gadījumā es nezinu, kā tas līdz galam priecīgi atrisināsies. Jā. Es papildināšu vēl ar vienu atšķirību starp teātri un pasākumu rīkošanu, režiju. Ja teātri, kas ir kopīgs? Tā ir nodokļu nauda. Skaidrs, ka tēriņi gan teātrī, tā ir nodokļu nauda, mēs tā esam izrādi par nodokļu naudu, tieši tāpat deju un dziesmu svētki. Bet tad, kad es režisors dziesmu vai deju svētkiem, tas bieži vien tiek publiski ļoti visu laiku apspriests. Tad, attiecīgi, kas arī kā režisoram ir jāiztur. Tu izēj vairākām sēdēm, padomēm, visu laiku tas ir apšaubīts. Tu tev psiholoģiski patiesībā ir 2 gadi jāiztur un savu ideju jāatkārto. Un pat ir mēģinājumi, man vismaz tāda pieredze bija, ka mēģinājumi pat bija iejaukties, mēģinājumi kaut ko mainīt. Un tad atkal diskutēt, vai tiešām mēs tērēsim tik daudz tam naudas, vai to vajag, vai to nevajag. No otras puses, tas man bija ļoti liels emocionāli, grūti bija to pieņemt, ka taisa teātrī neviens to neapspriež. Vai mums vajag tomēr taisīt šo izrādi vai ne? Vai tomēr Raini mēs taisīsim Indulu un arī, vai tomēr mēs taisīsim, tur Pūtvējņus, vai apspriedīsim, kurš būtu mums noderīgāks vai vajadzīgāk izrādi šodien. Un vai tiešām ir jātērē tik daudz naudas šai teātri izrādē? Tāpēc, un skaidrs, ka arī tās, un līdz ko sabiedrībai tas tiek klāstīts, sāk runāt par finansējumiem, un tam līdzīgi sabiedrība vienmēr ļoti asi to uztver, jo tāpēc, ka viņi vienmēr spēj izskaidrot, ko šī summa nozīmē, kā tas ir, jo tā summas, protams, ir lielas. Un ja viņi redz pirmkārt Delfos rakstu par to, cik saņem, nezinu, tur režisors vai virsvadī, uzreiz ir ārprātīgas diskusijas, ko tad viņi tur vispār dara un tam līdzīgi. Un es domāju, ka virsvadītāji to ļoti labi zina un par to ir apspriests un tam līdzīgi. Skaidrs, mēs tagad nerunāsim par šiem smieklīgām naudām, jo paliks par to jau tik daudz diskutēts. Tās ir smieklīgas naudas, par kurām strādā un uztur šo te patiesībā mūsu kultūras fenomenu, kas notiek. Bet tas psiholoģiskā kritika, ja konkurss ir vinnēts, konkurss ir apstiprināts, vīzija ir apstiprināta, ļaujiet māksliniekiem darboties. Nav vēlreiz ir. Protams, ka jābūt kaut kādam kontrols mehānismam. Galā tiešām tā ir nav jābūt kontrols mehānismam, es domāju, uzticības līmenī, ja, palīdzības līmenī, konsultatīvā līmenī. Jā, bet es esmu saskāries pašam tikai ar to, ka man ir jātaisnojas, ka es vispār esmu režisors šeit, un varbūt mēs varam arī, ka man kaut ko vajag, jā, un varbūt, es jau varu arī to nedarīt, es vienmēr teicu, ja, un ir vienmēr bijušas diskusijas, manā gadījumā 100 gadē bija ļoti asi uztvert, tā ir 100 gadi, un tu jau minēji tā atbildība, protams, tā atbildība ir ārprātīga, jo
es par to cenšos nedomāt. Arī esot izrādes. Es cenšos, man tagad pārmetīs, nedomāt. Nē, es tiešām to nevaru. Ja tu vajag domāsi par to, tu psiholoģiski vienkārši neizturēsi. Piemetīšu klāt. Man ļoti laba tēma, jo diezgan bieži runā, ka mākslinieki apmierina savus ambīcijas. Es tādus mākslinieks, ja godīgi, nezinu dziesmu svētkos, bet tāpat šī tēma tiek pacelta, jo skaidrs, ka mēs visi nedaram to tā kā ambīciju dēļ. Mēs tā kā kalpojam tomēr tiem dziesmu svētkiem un mēģinām maksimāli izdarīt to labāko, lai viņi turpinātos, ir īpaši, kad nāk diskusijas, vai vispār viņi nākotnē eksistēs, vai ne? Jā. Tad es tiešām nezinu tādus māksliniekus, kas, jā, tā kā es gribēju to vēl pēc. Mēs to, laikam, mazliet jau, man bija atsevišķi jautājums par to pieredzi ar tiem koncepciju konkursiem, bet mēs, laikam, tā kā daļēji jau tur to, ja vēl vienīgi šī ziņā ir kaut kas piebilstams par to ceļu līdz īstenošanai vai kaut kādām tur vēl lietām, ja par šo ir kaut kas sakāms vēl. Par koncepciju konkursu tieši? Jā, tieši tā. Varbūt, ka es varētu pajautāt citā bišķi ziņā, drusku dziļāk ejot tajā. Tad, kad radošā grupa sāk sadarbību par kaut kādu konkrētu koncepciju, kā, piemēram, Juri, tavā gadījumā, vai tu tiki nostādīts, piemēram, tīruma sakarā ar kaut kādu repertuāra bāzi, jau kurai tev jāpielāgo ir savs redzējums? Jo ir jau vienmēr mums kaut kāds stāsts, kā domāts. Kā šī sadarbība ar satura vēl veidotājiem, pie kuriem tu arī piederi, protams? Iepriekš es tieši vēl gribēju piemetināt par to režisoru funkciju, jo ir tādi režisori, kas līdz šim, piemēram, organizatoru pusē ir nepieciešams tikai, lai viņš organizē un vada laukumu. Tu nāc no turienes, aizēj uz turieni, tāds režisors organizators. Tad, kad nāk klāt režisors mākslinieks, tad jau sāk mazliet tā kā sarežģītāks tas process notikt, jo viņš jau tā kā sāk strādāt kopā ar mākslinisko vadītāju, un viņam ir arī kaut kāds redzējums. Precīzi tajā brīdī, kad izsludina konkursu un veidojas tās komandas, tad jau tie cilvēki, kas sanāk kopā, viņi saprot, kurš ir kāds. Vai viņam vajag organizēt tikai pateikt, tāds nāc no turienes uz turieni, vai viņš jau nāk pie oriģināla ideja, vēl kaut kāda ideja klāt un tā kopā rodas. Konkursā jau ir prasības. Vai ne? Tur 70% vai cik procenti ir kaut kāda skaidrība par repertuāru. Jautājums ir tieši par to komandu, konkrētā situācijā, kāds ir tas režisorā vispār spēja aptvert to, kāds ir repertuārs. Un bieži vien mākslinieckais vadītājs zina, protams, vairāk. Viņam būtu labi jāzina vairāk. Jo tāpēc, ka parasti jau tie iniciatori tam koncepciju konkursiem ir tie vai nu deju virsvadītāji, vai nu to saucamie virsdiriģenti, kur ir šo koncepciju vēlas īstenot. Un tad jau viņam, acīm redzot, ir jāpiemeklē sev ērts vai atbilstošs režisors. Lai cik interesants nebūtu, es arī ar Robertu Rubīnu režisoru zinām, mēs viņu vai ne, diskutējam, ka nekas nav svarīgi. Mēs pacēlām vienu tādu diskusiju savā starpā, ka bieži vien izskatās, ka nekas nav svarīgāks kā ļoti labs repertuārs. Pārējais stāsts, sižets, scenogrāfija, nekas nav vajadzīgs. Galvenais ir labs repertuārs. Un zinām, taisnība tur varētu būt. Kāpēc mums tērēt, vai ne? Mums vienā brīdī pie te aust bija tā situācija. Ja mēs nevaram neko atļauties, tad taisam autentisku, dzīvu, dabīga gaisma, dabīga skaņa. Vienkārši konceptuāli, tad jāpieņem lēmums. Un, protams, ka tajā brīdī režisors nāk ar šo ideju. Ja mēs neko nevaram, tad skatāmies pavisam no cita skata punkta. Tas būtu tā kā ideja konkurss. Ja tu zini, ka tev nekā nav, tad tu piedāvā ļoti labu repertuāru, izstrādā kopā ar komandu un viss, un nākam. Tad ir labi. Jā, jo līdz ko tur parādās mākslinieckais, tieši tas jau arī dabū kritiku, jo tu lasi atsauksmēs vai vēl kaut kur, kas tie par mākonīšiem, kas tur tas, kāpēc tāda krāsa, ko tas nozīmē, un sāks viens liels, kāpēc nav karoga, vai karogu mēs tur vajadzēja tā viņu uzvilkt, vai šādi uzvilkt. Jo tad, kad ir dziesma repertuāri, jau īsti lielākot arī, protams, arī par to diskutē, vai jaundarbiem ir īpaši, vai vajadzēja. Ja. Un tas ir, piekrītu Jurim, ka tā komanda, kas sanāk, ja viņi paši ir vienojušies, tad jau tur problēmām īsti nevajadzētu būt. Bet lielākoties ir gatavs repertuārs, un tad tu kā režisors saka, šis ir repertuārs, kā to ielikt stāstā?
Kā es to pašu dziesmu tikai citās skaņās. Ja? Un tad mēs mēģinām atrast bieži vien vispārīgas frāzes, vispārīgus vārdus, kas kaut kādā veidā guļās, un kaut kā tā arī tā mākslinieckā koncepcija arī reizēm izšķīst. Tāpēc, ka to visu savīt ar to diedziņu, atrast to vienu diegu un to adatu un izvērpt. Tas ir prasa reizēm, kā mums režijā ir tāds teiciens, pievilkt aiz ausīm. Tātad, mēs to pievelkam aiz ausīm ar šo te konceptu. Un, piemēram, notiek tur Baltās naktis, ir koncepcija, kas viņu izlasa. Cilvēki bauda vienkārši, te ir gaismiņas, te ir tāds pasākums, vai kāds baigi lasa to koncepciju. Gan tīruma kontekstā, gan teaustu kontekstā konkurss pieprasīja tās repertuāru, un tajā brīdī tas laiks, lai izstrādātu, ļoti niecīgs. Tur 2 nedēļas, man liekas, 3, tas jau ir labi. Un tad jautājums, vai mēs vispār spējam izdomāt šo sasaistes vielu, lai tas nebūtu tieši tā ķeksīšu pēc. Un ja būtu nolikumā tāds punkts, ka mēs drīkstam pārstrādāt iesniegto materiālu, tas būtu vēl labāk. Jo tīruma kontekstā mēs, protams, kad sadarbībā režisors ar visu komandu beigās jau mēs izstrādājām, pārbaudījām, testējām un arī teaustu kontekstā. Tas repertuārs labākā gadījumā, ja viņš ir kā pamats, bet mēs dodam iespēju viņu tomēr vēl precizēt. Tad jautājums, Inga, varbūt es arī reiz tev, tad varēsim šo arī apspriest. Bet kā tad jums šķiet, vai mēs tad neesam pārāk apauguši ar tā saucamo kaut kā tādu pievienoto vērtību tai pašai tradīcijas saknei, kurā mums tagad ir modernās tehnoloģijas ekrāni, tur gaismas, apskaņošanas, nezinu kādi saraundi un vēl nezinu kas. Uz ko tad klausītājs mūsdienās nāk? Viņš ir pieredzis tagad atnākt un wow! Ja, tur ir lāzers, tur ir gaismas, tur ir tas. Vai cilvēks atnākt vienkārši pēc tās identitātes tikai noklausīties vienu labu koncertu šajā vidē, kas jau ir jau gan scenogrāfija, gan visa sajūta, gan aura, vienkārši noklausīties kormuzikas koncertu. Varbūt, ka mums visu to nevajag. Mēs ietaupītu baigo naudu. Varbūt, bet es gluži neriskētu. Es ar lekam ne. Viena daļa noteikti atnākt, un es tev pilnībā piekrītu. Dažreiz gribās ļoti vienkārši. Bet es nemāku attiet no tā iepriekšējā jautājuma, jo patiesībā manā pieredzē vienmēr ir bijuši tādas 3 fāzes. Tevi uzaicina parasti būt kaut kādā komandā, un tad tev ir sava tā mākslinieckā vīzija, kā tas varētu būt, un stāsts ir konkrēti par šo. Tad tu saņem ļoti daudz dotos, ļoti daudz nosacījums loģistikai, cik starpā dejas, lai apiet no labās. Tagad man pēdējais lielais deju koncerts prātā. Tad visādas tos nozares nosacījums, ja? Un tad tu pēc tam sāc vēlreiz to mākslu no jauna. Kā sadzīvot ar to, kas repertuārā jau ir un kuram ir jābūt noteikti, kā kaut ko jaunu izdomāt. Un tad es gribētu teikt, ka režisors ir tāds līmētājs vai kaut kā, vai arī kas notur vai atvelk pie tās vīzijas atpakaļ, bieži vien tiek uzskatīts par nērtu personu, jo es piekrītu, ka mākslinieckais vadītājs viņš ir tāds strukturālāks, viņš zina, ko viņš tā kā vairāk, viņš ir tāds metodiskāks, režisors ir vairāk tāds vīzijas devējs, un es gribētu pateikt, ka tam visam ir jābūt pa vidu. Ir jābūt tam stāstam, jo es nezinu, vai es vairs gribētu vienkārši koncertu ar tādām savirknētām repertuāru lietām. Tas kā Igauņiem tas notiek. Jā, bet es varu paklausīties, un kaut kas tur ir arī labs, bet manuprāt, tāds mākslinieckais izaicinājums mums piemīt. Labā nozīmē. Un es tiešām piekrītu arī tam, ka nevajag pārforsēt ar visādiem modernismiem un vienkārši jauninājumiem, tāpēc, ka viņus tur vajag ielikt. Bet tam jābūt kontekstā. Ja tas kalpo un ja tas papildina kopā to stāstu, vai ir tas, kas aizved līdz tai vīzijai, es domāju, ka dziesmasākiem sen vairs nav tikai nodziedātas dziesmas vai nodejot raksta vērtība. Vērtība dziesmasākiem ir ļoti citāda.
Ne tikai repertuāri. Man atmiņā, piemēram, neviens nekad neizdzēsīs to Ojāru vāciešu tēlu uz ūdens ekrāna 800 gadiem. Nekad es to atceros kā šodien. Tas jau arī ir tehnoloģisks elements. Un šis ir stāsts par skolu jaunatnes dziesmu sēkiem, ka patiesībā tu neatcerēsies, ko tu dziedāji, bet tā emocionālā atmiņa tev atstāja kaut kādu emociju. Tur bija, es nezinu, bija Kārma Sieriņa pirmie dziesmu sēki. Ir šeit vispār citi akcenti. Tie ļoti daudz ir režisora darba emocionālā plāksne, uz ko viņš aizved to koncertu. Ļoti lielu tāda. Tad tas principā nozīmē to, ka šī satura sadarbība arī ir tomēr ļoti nozīmīga. Ka tu taču nevar nepārzinot muziku, iet un mēģināt kaut ko sastilēt mākslīgi. Jā, es piekrītu arī iepriekš teiktēm un kaut vai, ka mēs mēģinām emocionāli iekustināt šo skatītāju un arī tos dalībniekus, un, piemēram, absolūti brīnišķīgi pēdējā tīruma koncertā, ko Juris, tad viņš atcerēsies šo zvaigžņot vai to Latvijas karogu, kā ideja ieceri brīnišķīgi, un tanī brīdī tu redzi ekrānā, tūplānā bērnu, tad asars acīs, tas jau tas, ko mēs atceramies, emocijas, jā. Tad mums ir jāmēģina kaut kādā veidā strādāt ar skatītāju un dalībnieku emocijām. Godīgi sakot, režija arī ir mākslinieca, bet viņa arī ir aprēķinoša. Viņa ir kaut kā ziņā arī manipulatīva. Masu pasākums ir diezgan tāda manipulācijas režija. Ja tad mēs izmantojam ļoti daudz manipulācijas paņēmienus, kas ir masu pasākumu, darbojās. Viņi darbojās krasmolās, viss augstais, zemais, tonis, viss, kas tev rada, kas zosādu rada pretstati. Spilgts, tumšs. Tas ir tas, kā var darboties uz masām. Man liekas, tas ir, patiesībā režija ir, ko es gribēju teikt, viņi arī mazliet arī burās, un viņi jau, es negribētu novērtēt ir pa zem, ka režisors tikai tāds, kurš arī lido. Mēs it kā saprotam patiesībā, ko mēs daram. Ja tas uz mums strādā, mums jau svarīgi, ka viņš aiziet emocionāli piepildīts. Un šīs stratēģijas, režijas stratēģijas, viņas ir diezgan atstrādātas jau arī, un tāpēc man maz pasākumu patīk vērot. Kā tad tie pūļi, tas nav tā nekuķetēsim, tā ir patiesībā begā māksla, kāda strādāt ar masām. Un es tagad šai sakarā gribu pajautāt, kāda vispār tad šai masu pasākumu režisoru vidē mums vispār ir konkurence, jo būtībā, ja mēs tagad runājam par jauno iesaisti, tad mēs varam kaut kādā brīdī riskēt ar kaut kādu eksperimentu, varbūt no kāda jauna puses, kas varbūt arī ir, varbūt labi, bet tu nezini, kā tu trāpīs, bet kāda vispār ir konkurence. Mums jau nav nemaz tik daudz tādu režisoru, kas šajā jomā strādā, bet varbūt vienkārši nav tas tirgus tik liels un nav vajadzība. Es tieši vai tur ir kādam tāda jūtama, kādam tāda vēlme šajā jomā darboties? Ja godīgi, es ar to nodarbojos, teiksim, pasākumu režijā tieši pēc 5 gadi man ir pieredze tikai šobrīd. Tas ir maz. Pēc 5 gadiem mēs zinām, tas tikai parāda virzienu, vai ir īstais ceļš uzņemts. Pamatā apgūšanā, bet par to interesi šogad, pēdējie laikam, šogad vai pusotru gadu es pamanu, ka ir pasākumu režisori, kuriem varētu interesēt dziesmu svētku kustību. Līdz tam, tiklīdz tu piemini tēmu dziesmu svētki, tas ir galīgi garām. Dīvaini parādība. Jā, liekas, mums tā baigi interesanti, vai ne? Bet jaunajiem, ja pasauli ir vaļā, viņiem dziesmu svētki režijā neliekas interesanti. Bet varbūt, ka viņi ir tieši kā asistenti, tad kaut kādos tādos projektos jāpiesaist ar vien vairāk. Jā, es ik pa laikam mēģinu. To taču vajag izdarīt piespiedu kārtā, tā nevar? Jā, es paņēmu no Elmāra Senko metodas pirmā kursā jāpieradina. Tad varbūt beigās iesies. Es cenšos to darīt, un tā kurš, bet man nav arī vēlme mākslīgi uzspiest. Tam jānāk ir dabīgi, arī kaut kādā līmenī. Es saku, pēdējais pusotrs es jūtu, ka kādam varētu tajā virzienā kaut kas arī interesēt. Un, protams, ka mēs viņus velkam iekšā procesos, kas saistās ar dziesmu svētkiem arī.
Man bija vēl viens tāds jautājums, vai vispār tādai visai svētku nedēļai ir vajadzīgs kaut kāds viens tāds garīgais tēvs, kaut kāds viens tāds virsrežisors, kurš vispār šo nedēļas kaut kādu konceptu. Mums jau ir kaut kādas devīzes vienmēr un kaut kādas tās pamatdomas, ar kādu mēs tur startējam, bet vai vispār tas ir vajadzīgs veidot kaut kādu tādu, tādus, nezinu, tā kā satelīta sistēmu uz visiem tiem pasākumiem, tur kaut kādu kopīgo jēgu noķert, jo mēs jau parasti, tādā, kaut kādā gan publiskā vidē startējam ar tām devīzēm, tad mēs iepotējam to, ka tas saucās tā, bet vai tam ir tieši sakars ar kaut kādu pasākumu saturu, ne jau vienmēr, es domāju. Vai mēs vienkārši, vai ir tā, kā ir, un tā ir labi, vai vajag? Vai tas kaut ko vispār dod? Šis laiks tāds, kur man liekas, ka nevajag arī aizrauties ar tādām autoritārām lietām, ka ir viens kaut kāds lielais, ja tas, man liekas, mēs dzīvojam absolūti šobrīd, laiks ir mainījies, mēs dzīvojam ļoti izteiktām, arī īpaši jaunieši ar ļoti liberālām, ja, un kreisi ideoloģiju, un tagad tiecīgi šobrīd, man liekas, nevajadzētu, tas arī bieži vien atbiedē, es zinu, ka ļoti daudz jaunieši, un visiem liekas, ka īpaši jauni cilvēki, kuri tie mākslinieki brīvi, un viņiem viss tas liekas, ka tu visi tur sanāk, sastājās rindiņā un dzied, un tad, viņiem mazliet tas biedēja, tad biedējoši tas viss pasākums ir. Es ne pa visiem saku, protams, jauniešiem, bet ir kaut kāda daļa tieši mākslinieciskie, tieši no teātra manas vides vairāk, un tad viņi skatās diezgan atsvešināti. Tāpēc es domāju, jābūt absolūtai dažādībai brīvībai, un bieži vien ir jādod iespēja, es laiku sev atgādinu, arī citiem atgādinu, bet atceramies, tie ir svētki, tur ir ielikt deju un dziesmu svētki. Mēs svinam. Mēs, it kā ir lielu uzvadums tas vārds, un tur tas kā paģērs kaut kādu lielu māksliniecisku veselumu, bet es saku, nē, Omar, mēs vienkārši visa Latvija sanākam, mēs svinam, mēs dejojam. Galvenais radīt, lai tur, kas dejo, lai tie, kas iet, viņiem ir prieks, jo viņi svina. Mēs svinam svētkus un reizēm domājam, varbūt nevajag tās figūras, varbūt nevajag tos rakstus, mēs sanākam visi, kas māk dejot un dejojam, ja? Skaidrs, ka vajag kopt tradīcijas un vajag kopt arī šos, arī radīt jaundarbus un arī mūsu klasiku, bet neaizmirstam, ka nevajag izturēties skolnieciski un ļoti pareizi pret to. Nevajag kaut kā spiest to tādā, tas dogmatiski, jo tas biedē viss tas lielais. Jā. Par to vienu tēvu, kas ir, tas droši vien katram jau ir, un varbūt nevajag. Tā laikam ir. Jā, un mani arī traucēja koncepcijas. Ja godīgi, man reizēm pat traucēja pašas koncepcija. Un reizēm liekas, ka tu to izdarīt savādāk, un reizēm jānoturas pie kaut kā. Es domāju, ka tie lielie vaļi, uz kā tas viss turās, jau zināmā mērā vai nosaukt vārdos vai nenosaukt viņi ir. Un tiešām ar mēru, ar šīm koncepcijām, un ir virskoncepcija, tad varbūt ir vēl nozares koncepcija un vēl koncertu koncepcija, dažreiz var būt par daudz. Man tagad tāda vienkārši uzmodulējama situācija, mums ir noteikti būs 2 koru koncerti atkal, par to nozara ļoti pastāv un tīrums to ļoti pierādīja. Bet tur vienmēr rodas jautājums par to noslodzi, par repertuāru tad lielumu, vai mums, piemēram, pieņemsim to pašu var attiecināt uz deju pasākumiem, vai mums ir vajadzīga un iespējama, piemēram, viena radošā grupa, kas strādā ar abiem koncertiem, vai mums tomēr katram šim koncertam un projektam ir sava radošā grupa, un tad, ja tur, piemēram, nolikumā tiek iekļauts, ka kaut kam ir jādublējas, piemēram, satura ziņā, lai to repertuāru ierobežotu, vai vispār šādām mākslinieckām grupām ir iespējams savstarpēji kaut kādu kompromisu? Vai mums, tas ir tāds jautājums jums katram kā režisoram. Es saprotu, ka tas ir izaicinājums. Šis ir man pa sarežģītu. Es došu puišiem. Man tagad jums ir vienam tīrums, vienam tas, bet jums jābūt 40% vienotam repertuāram. Jūs varat sarunāties savā starpā? Droši vien, ka mēs varam sarunāties, bet vai tas mūs arī neierobežota mūsu kaut kādu virzību, jo mēs katrs varam kā režisori katru savu pasākumu redzēt citādāk. Labs jautājums īstenībā. Es nedomāju, vai tas viss arī nevienādotu varbūt, un tā jau mums ir grūti jau savu koncertu padarīt
Unikālu, jā. Un ja mēs tagad vienā, ko tu, Juri, domā? Jā, tas ir baigi pārāk lokāls jautājums. Ne? Bet mēs pie tā kaut kādu finansu un visādi apsvērumu dēļ varam Es saprotu tev nonākt jautājumu. Tas bija tas, es par to runāju pirms tīruma jau un noslēgumu, vai tas ir kopā vai nav. Protams, ka, ja es teiktu, ka galīgi nav, tad tas būtu atkal ambīcija. Nu, tā kā nē. Bet varbūt tas ja mēs ambīcija saprotam pārāk praktiku, biedējošs vārds, varbūt tas labi. Jautājums, cik pārklājas? Nu, vai tas ir viena komanda? Man no pirms tīruma man šķita, kāpēc nē? Nu, mēs te dzīvojam, kāpēc nē? Bet tā enerģijas atdeve tajās dienās, kas šeit ir jādod, to citi pat neapjēdz. Citiem cilvēkam vajadzēs 3 gadus, lai no tā attieta, citam mēnešus. Nu, tā kā, ja tev ir 2 tādi, tad tas apjoms ir, jā, nav jau runa tikai par profesionālo amatu kaut kādu varēšanu. Runa ir par tavu spēku, ko tu atdod tajās dienās. Bet kaut kāda sadarbība, mums jau bija arī iepriekš jautājums, kur palika pie ambīcijām, kur nepalika pie ambīcijām, bet mums jau interesē dziedātājs, šī gadījumā konkrēti tu jautā par dziedātāju, kuram jāapgūst ir konkrēts skaits repertors, vai tev ir 60 dziesmas vai 40 dziesmas, vai ne? Un tad jautājums, vai mēs strikti paliksim dūri galdā, nē, mums vajag šīs un neko nesaliekam kopā, bet tad atnāk tas dziedātājs un viņš nodzied visas tādā puskājā. Nu tad vai mēs gribam tos svētkus, vai mēs negribam? Tad jautājums, kas ir visās koncepcijās, kuras mums var arī nebūt, vai būt, kas mums ir priekšplānā. Tiklīdz mums priekšplānā ir tas konkrētais žanrs, izpildītājs tradīcija, tad viss kārtībā. Nu, tā kā mēs saprotam to misijas apziņu, laikam tā. Nu, jo skaidrs, ka tik daudz nevar. Tās 2 dienas, tie 2 koncerti pierādīja, ka tas ir par daudz. Jautājums, cik par daudz? Nu, tas tur arī būtībā jāņem vērā ir tieši apstākļi. Pirmkārt, pēc Covid laiks, otrkārt, varbūt drusciņi nepareizi izplānot nedēļu, pie kā tagad tiek strādāts. Es pieņemu, ka tur ir daudz šie faktori arī svarīgi. Es tev tieši vēl pie iepriekšējā, tu teici, vai vajag. Man arī visu laiku nepamet sajūta, ka vajag to dažādību speciāli, pat apzināt viņu kā koncepciju, ja vajag to koncepcijas vārdu, ja, izlikt. Dažādībā ir kaut kāda kopība, izdomāt ar kaut kādu saukli, jo tas arī dizainā noteikti, mārketingā viņiem palīdzētu, vai arī palīdzētu pateikt, ar ko šie svētki atšķirās no tiem citiem svētkiem, nu kaut vai tāda apstākļa dēļ. Pa tām atsevišķiem koncertiem, man liekas, ka vajag ievērot konsekvences, nevis un es saprotu, ka nav daudz, bet tajās radošās komandās, ja māksliniekiem neļauj 2 koncertus, vai ne, vienā svētku nedēļā konceptuāli darīt, nu tā nevajag ļaut arī producentam, tehniskam producentam, projektu vadītājiem, ar ko viņi atšķirās, jo viņiem citreiz tas organizatoriskais lauks ir īstenībā vēl apjomīgāks. Tad, piemēram, šī aspektā es teiktu, nu tad izturam to konsekvenci. Jā, tāpēc man liekas, ka tīrums un noslēguma koncerts parādīja, ka man pašam priekš sevis parādīja, paldies Dievam, ka man bija tikai tīrums, lai arī liekas, ka izdarīt mēs varam daudz. Tas pats, to, ko gan man negribētos, ka tehniskie, producenti vai kaut kas tāds, ka viņi mainās katru svētkus, jo te tomēr tā specifika ir kaut kāda tāda, kas tikai pieredzē tev nāk un tev apgūstās. Tāpēc, piemēram, man bija, paldies Dievam, tiešām iespēja ar to koru olimpiādi, brālis brāli Covidā vēl bija, tad tīrums, tagad te aust. Tā pieredze ar šo telpu, nu viņa kaut kā izslīpējas. Tas nesaka, ka es automātiski nākamos ar taisīšu. Nē, bet man liekas, ka no tādas organizatoriskās puses jābūt ir tā kā ciešākai sasaistei. Nu, to mēs vienā no iepriekšējiem raidījumiem, kad ar producentiem tikāmies, runājam par to, ka būtībā tā ir kļūda katreiz veidot jaunu šo te komandu, kas vienmēr ir jāapmāca un jāstāsta lietas, kas būtu jau praktiski zināmas. Jā, jo katru reizi, jo mēs zinām īstenībā tās pamat nepieciešamības, lai tas cilvēks te ierastos. Un cik tas maksā? Procentu kāpinājums, mazinājums. Tas nemainās. Tāpat tā skaņa ir vajadzīga, diemžēl, lai pēdējā rindā kāds dzirdētu vai naktī gaisma. Brīnumainā kārtā mums diezgan liels cipars aizgāja gaismā, šogad, tā kā te austu koncertā, lai arī šķita cilvēkiem, ka gaismas nav, kāda gaisma. Bet viņi kaut kādā brīdī ir vajadzīga, kaut vai rezervē, kad ir apmācies vai kaut kas tāds, kaut vai televīzijā vai ne.
viņš kaut ko iedod, bet tas cipars, man liekas, neadekvāts attiecībā proporcionāli pret pārējo, vai scenogrāfam ir, nezinu, no 3 podestiem vai 4 jāizvēlās viens un jāsauc tā par scenogrāfiju. Tad un jāliek apakšā vēl savs vārds. Tā kā es domāju, ka tām komandām ir jāmainās, bet tai sadarbībai ar iepriekšējām pieredzēm viņām vajadzētu tā kā apzināt, organizēt nevis iekšienē pa draugam, jo citreiz atnāks tāds, kas tā kā, baidās to draudzību veidot kaut kādu apstākļu dēļ, ka, man liekas, vajadzētu obligāti apzināt, veidot tādu, nezinu, tā kā tikšanās pieredzes, lai godīgi par to runāt, bez nacionāla romantisma, misijas, apziņas, ka viss ir skaisti, bet tā godīgi spēt arī profesionāli tā kā paskatīties kritiski, jo citādāk mēs neesam praktiski sevi attīstījuši nekad, tikai paskatoties katru reizi godīgi analizējot. Jā, nākas atzīt, ka mums kārtējo reizi ir tik interesanti, ka mēs varētu runāt visu dienu, bet mums tas laiciņš tuvojas izskaņai, un varbūt man te bija tāds beigu jautājums, mani ideālie svētki katram no jums, bet varbūt, ka mēs varam kas noformulēt mazliet savādāk, jo tas tā pārāk varbūt filozofiski un ilgi būs. Kas ir labi, kas ir jāmaina, varbūt? Ko jūs, ja jums uzticētu, ko jūs gribētu mainīt? Tas ir varbūt vienkārši pātri, tam ir laiciņi padomāt, bet tomēr. Man ideālie svētki ir tie, kas būs, un tie, kas ir šobrīd, top. Es neloloju kaut kādas ilūzijas par tādu ideālo dziedātāju vai dejotāju. Manuprāt, svētki būs tik ilgi, kamēr mēs noteiktos apstākļos varēsim vienkārši izdarīt savus izvēles, tiem būt vai nebūt. Un ir daudz procesi, kas ir jāizdara, lai mēs šo svētkus varētu, kā saka, auklēt tālāk. To apzināties. Es teikšu godīgi, ļoti ir vajadzīgi labi pedagogi. Lai kā tur par to nerunāt, mums ir vajadzīgi tie, kas ar šiem bērniem strādā. To neviens cits, diemžēl arī mākslīgais intelekts un visādas programmas un jauninājumi var dot kaut kādus akcentus, bet to pamatlietu, tas cilvēciskais faktors, ka tas cilvēks sāk ar to nodarboties. Es vairāk runāju tā kā no bērnu un jauniešu puses. Tas ir ļoti, ļoti svarīgi. Ļoti. Tu man gribi, lai es saku kaut ko. Es vēl domāju. Jā, man arī jādomā ir. Man liekas, ka man ideālie svētki ir no reizes uz reizi. Jā, tas nākotnes skats no kaut kādā šī punkta. Tāda sajūta, ka ideālie svētki varētu būt tad, kad tās visas taisnības sajiet vienā lielajā, ka visu iesaistīties sadarbībā saprot, ar kādu nolūku mēs to darām. Tad kaut kas saslēdz. Šī reizē pat te aust vai tīrums. Te aust ir tuvāk, tāpēc man jāsaka, bija tā sajūta, ka saslēdzās ne tikai tās profesionālā telpa, bet arī pārējie saslēdzās, kaut kādas debesis pēkšņi atverās, kad Rīgā gāž un pērkons sit, bet mums saule spīd, varavīksnes pēkšņi. Tā kā ir kaut kāda cita telpa atverās momentā, kad tam ir labvēlīgs laiks. Tātad kaut kādā ziņā tad ir labi tas, ko mēs darām. Tajā brīdī tu sajūti, tas mirklis notiek ārpus mūsu kontroles apziņas. Un līdz tam mēs varam tikai darboties uz to veiksmi, lai tas saslēgtos. Un tāpat paliks daļa šīs veiksmes. Jā, papildinot, jo tie ir mirkļi. Man ideālie svētki ir mirkļi. Esmu noķēris tos dažus mirkļus. Viņi ir notikuši ar mani. Es atceros savu pieredzi, kad es biju režisors. Un visi svētki notiek, un man nekas nenotiek. Un es esmu tik pārguris, esmu tik jau Un es saprotu, ka cilvēkiem viss patīk, viss ir priecīgi, bet ar mani nekas nenotiek. Un tad es gāju, visi svētki beidzās, un es gāju prom no Daugavas stadiona, un tad es biju tumšs jau.
tāds diezgan patumšs. Es saprotu, kāpēc tur tik gaismas nebija tik daudz. Un bija autobusi. Un autobusos ir tāda diena, tāda kā šī tāda dienas gaisma. Un redz, ka tie autobusi piebāsti, visi dejotāji salien un pārģērbjās. Un tie autobusi ar tāds mučkulis, baltus, ar balts, visi balts. Un tādā brīdī tas bija tik skaisti. Man kāds rekursvētki. Tajā autobusā man viņa notika. Tajā autobusā, kur viņi tie sasvīdušie ķermeņi, kuri laimīgi, izdejoti dzīvi ķermeņi. Ja? Tad, kur es redzu, pēkšņi, un tādā brīdī es tie ir mani svētki. Es viņus ieraudzīju. Un man liekas, tas ir, ko tu saki, jā, tie mirkļi laikam. Tie mirkļi katram ir ļoti individuāli. Un neko jau, un, ja kaut kā ieteikt, ko mainīt, neko jau šis vārds biedējoši. Ja mēs sakam mainīt, uzreiz visi saka, neko nevajag mainīt. Ne? Vajag ļauties, vajag sajust laiku, kādā mēs dzīvojam, vajag sajust telpu, laiku, un tad tie svētki būs pareizi. Mēs nedrīkstam arī dzīvot pagātnē, mums jādzīvo ar skatu nākotnē un tagadne. Mums ir jāizjūt, un režijā tā ir ļoti būtiska lieta. Un tie, kas līdz šim veidos svētkus un veidos, es tam, nezinu, tā nav pretruna, tas ir tā kā dažreiz mēģināt atpazīt to kļūdu, kas ir mazliet risks, bet labāk nākotnes nolūkos to dzīvību caur to kļūdu iemīlēt, nekā mēs zinām, šitā ir pareizi. Mēs šodien, man liekas, diezgan daudz ko uzzinājām, jo tas režisora darbs, jo viņš jau tomēr ir tāds neredzams. Tomēr jūs darat to darbu, ko jūs nekāpjat uz diriģenta podestu, vai jūs nestāvat un nenoraugaties savā dejā, bet jūs darat kaut ko, ko mēs saucam par tādu neredzamo fronti, bet bez kā nevar iztikt, un kas ir ārkārtīgi svarīga un ļoti būtiska. Paldies jums šodien par sarunu, un tiekamies nākamreizē. Paldies. Tā.